Tātad 13 lamata dienā. Ja jums nav enerģijas, tad jums ir jāatnāk pie elektrības staba. Un šeit ir bultiņa, kas rāda, ka pie elektrības stabiem iet lejā enerģija. Jūs varat patiešām pieslēgties pie elektrības. Tas ir, paņemat elektrības vadu un pieslēdzaties pie elektrības un enerģija būs. Kāpēc stāsts par enerģiju? Tāpēc, ka praktiski enerģija ir visur. Protams, ne tikai elektrības stabos, bet enerģija arī dabā ir. Un 13 lamata diena, viņa to ļoti labi ilustrē. Tagad, dotajā momentā, pēc demoniskā mazliet tāda modinātāja, man jāpasaka kaut kas ārkārtīgi labs un pozitīvs. Un tas pozitīvais būs tāds, ka tas ir veltīts visiem, kas jūtās mazliet slikti. Vai ne tā, kā viņi gribētu justies. Redziet, ja jums kaut kas sāp, vai kaut kas nomāc, vai kaut kas jūs gribat no tā tikt ārā, jums vajag vienu lietu – enerģiju. Tāpēc, ka ir tāda interesanta lieta, kad ja enerģijas pietrūks, tad, lai viņu paņemtu, viņa ir nepieciešama. Ja tev enerģijas nav un tev ir slikti, tad tev turpina palikt slikti. Un tev par spīti tam, ka tu nejūties labi, ir jāizdara kaut kas, lai minimālo enerģijas daudzumu paceltu. Tad, kad tu pacelsi minimālo enerģijas daudzumu, tu vari sevi izārstēt pat ne tikai no depresijas. Tu vari visu, ko darīt. Es to pārbaudīju par enerģijas daudzumu. Man pēc 2 līgo rituāliem pēc darba bija saķērusi mugura bija. Tu nevari īsti, kā saka, ne tur pieliekties neko. Un es tur mēģināju visādi. Aiz kājām sevi piesiet, saproti, teicu, lai pavelk aiz kājām piesiet. Visādi. Bet izrādījās noslēpums ir ļoti vienkāršs. Lai sevi sakārtotu, ir nepieciešams uzģenerēt enerģijas minimumu. Tātad šovakar jau iestājās 13 lamata dienu, kur enerģijas ir ļoti daudz, redziet, saule to apliecina. Tātad, ja jūs gribat, lai jums ir daudz enerģijas, paņemiet, uztaisiet vismaz minimumu no tā, ko jūs varat. Ielieciet visu, ko varat, lai uzkačātu enerģiju. Kā jūs to kačāsiet, man pilnīgi vienalga. Bet tam ir jāiet caur prātu, tam ir jāšķirī. Jāšķirī ir. Viss. Tātad novēlēšu jums, lai jums šķirī un lai sarģeņģeļi jums ar spārniem, saprotiet, uzkačā sarģeņģeļi ar spārniem to enerģiju. Tā.